Vai tev ir gadījies tā, ka tu braukai pa serviziem un nevari atrast problēmas mašinai, kas notiek? Piemēram, nerāda nevienas kļūdas, tu atvienoji ap kādu sensoru, kļūdu nerāda. Vai, piemēram, tavu mašina noslāpst dažreiz vai grūti iedarbināt, tu vienalga viņas kļūdu, nekādu nevienas kļūdas nav. Kā šajā gadījumā šeit ir Opelis, kur cits servis viņam izprogrammēja DPF-u, EGR-u un pacēla jaudu. Un pēc kāda tā laika cilvēkam sākas rasties problēmas, ka mašinā grūti ir iedarbināt. To viņa iedarbojas, tā ne, un grūti palaist. Atbrauca pie mums, uztaisījām diagnostiku, kļūda ir nulle, pārbaudījām failu, konstatējām to, kad ir izprogrammētas visas kļūdas. Parādīšu, kā izskatās. Tagad sanāk tā, ka šeit augšā ir Opeļam fails, kurš jau programmēts citā servizā. Un lejā ir oriģinālais, ko es uztaisīju. Šitie ir tabuls, kļūdu tabuls. No šeines līdz šeines sākas kļūdu tabuls. Ja ir sarkanais, tad vajadzētu būt ieslēgtam, bet apakšā baltais nozīmē to, ka ir izslēgts. Un šeit apakšā zaļie punktiņi, tie kalniņi saucami, kā sirds ritmas, tie izskatās tā, un šitais ir ieslēgts iekšā kļūdu tabuls. Tātad skatāties, kādi bija kļūdu kodi izdzēsti. Tad, kad mēs visu saprogrammējam, viņam sāka rādīt par turbinas spiedieni, boost sensors, pēc tam pa camshaft position sensors, kur mašina varēja tādēļ neiedarboties, un arī droseļa nešancē tai mašinai. Tā kā šobrīd mēs kvalitatīvi ieslēdzam atpakaļ kļūdu kodus, pareizi atprogrammējam DPF-u, EGR-u un noņemam čipu. Klients tagad būs priecīgs un varēs saregulēt viņš ekoloģiju, tā mašinu saremontēt. Bet tagad es parādīšu, kā ir jāizskatās programmā mūsu, kā mēs pareizi atkodējam ekoloģiju un kā ir jābūt kļūdu tabulam tieši Opel Antarai. Tas ir EDC 16C39 vadības bloks. Un skaties, salīdzinā, ka ne, iepriekš bija šitie viss zaļš, sarkans izslēgts, un tagad viss ir ieslēgts. Tātad bišķiņ tas sanāk tā, ka šeit ir DPFs un EGRs pareizi atkodēts, un visas pārējās kļūdas ir ieslēgtas iekšā. Šobrīd, jebkurš cits servis, kurš pieslēgsies pie tās mašinas, viņš varēs redzēt, kas tai mašinai ir un nopietni viegli saremontēt. Ne tā, ka iepriekš braukāja pa serviziem un tā neizdodas viņu saremontēt tā, kā vajag. Tā kā, lūk, šitā neviena jau mašina, ir ļoti daudz mašinu šādi ir izdarīta un saremontētās. Visus nespējam filmēt, bet parādām dažas mašinas, kā mēs to paveicam. Jauku dienu! Čau!